Bet kas notiek visos šajos detoks maratonos, visos divienos izaicinājumos? Tātad par uzturu bagātinātājiem no vitamīnu minerālu puses vispār netiek domāts. Cilvēkam bieži vien tiek iedot ko dīvaini nesaprotamu kokteļu, kur iekšā, piemēram, ir kaut kāds sojas olbaltumvielas un cukurs. Tur jautājums, kāds sakars taram kokteilim, tas kā vairāk gēni ar svaru zaudēšanu. Kāpēc dod cilvēkam svaru zaudēšanu? Un tāpēc, ka uzražotāji maksā 5 eiro, pārdot par 50. Tāpēc viņi dod. Kāpēc cilvēkam nav ieteikts sportot? Un kā cilvēks var pēkšņi aizvietot 2 no 3 ēdienreizēm ar kokteili? Kas tur beigās būs? Tur jau tikpat labi vienkārši tās 2 ēdienreizes neēd. Tas rezultāts būs vēl labāks. Līdz ar ko ir jāsaprot, ka dabūju bišķiņu uzsportot, kurienes man tā tad pasūtīja. Lejā, augšā kastes, tur tā kā sports ir galvenais tavā dzīvē. Pie kā mēs palikām? Palikām jāpēdiem kokteļiem. Tikpat labi tur aizvietot ēdienreizes ar neko. Efekts būs vēl labāks. Tā kā atceries, ja tu aizvieto ēdienreizi, ir jābūt loģiskam izskaidrojumam, kāpēc un ar ko. Ja tu aizvieto ēdienreizi ar lētām sojas olbaltumvielām nepilnvērtīgām un cukuru, tad kur ir tas loģiskais izskaidrojums? Uzņemt mazāk kalorijas? Tu tikpat labi vari apēst pusi cheeseburgeru, būs tikpat kalorijas. Tu tikpat labi vari neēst vispār.